Labdien, skatītāji! Šodien mēs esam ieradušies pie Kristiāna Stalšāna. Jūs jautājat, kas šeit notiks? Šeit notiks cepšanas konkurss. Jo izrādās, ka Kristiāns Stalšāns ir izaicinājis Rinaldu Sirmo, kurš no viņiem spēs pagatavot labāku ēdienu un kurš patiks labāk mūsu žūrijai. Iesim iepazīties ar mūsu šīs dienas varoņiem. Tātad, ejam iekšā un skatāmies, kas tur ir. Pirmo es aicināšu pašu mājas saimnieku Kristiānu Stalšānu. Stalšānu jāskums. Viņš pats. Sveicināts. Tātad, izstāst lūdzu visiem skatītājiem, kā radās šī ideja šodien veikt šo pasākumu. Es aizsūtīju Rinaldam Snapchatā bildē savu ēdienu. Viņš teica, kostā pa huņu. Es viņam teicu, vai tu vēlies 1-1? Viņš teica, tu sīkais p***ās. Jā, es vēlos. Un te nu mēs esam. Es esmu Kristiāns Stalšāns un es esmu Rišs. Paldies. Paliec šeit, lūdzu, paliec šeit. Nu, mēs teikt aicinām viņa pretinieku Rinaldu Sirmo. Sveiki. Lūdzu, noslēdz man otrā pusē. Man otrā pusē. Man lūdzu otrā pusē. Labi, šīs ir Rinalds Sirmais. Rinaldi, ko tātad, kad tev uzrakstīja šo skaisto vēlējumu, Kristiāns Stalšāns atbildēja ar vārdu locekļu ausis. Kas tev radās padomā? Ko tu šodien, ar ko tu gribi mums pārsteigt? Kaut ko vienkārši, bet tādu profesionāli pievērsīšos. Labi. Tāda vīri lūdzu ieņem savas stacijas tur. Tagad sāksim aicināt žūrijas locekļus. Tātad aicinām Kristapu Paipalu un Edvardu Krūmiņu. Kristaps Paipals, Kristap, ko tu sagaidi no šiem diviem jauniešiem? Nesaindēties no ēdiena. Spēcīgi vārdi. Tātad, Edvard, pastāst lūdzu mazliet par sevi. Manuprāt, es esmu no Rīgas. Es braucu. Man uzaicināja šeit, tāpēc, ka es būšu žūrī. Es degustēšu labu ēdienu. Un, jā, paldies. Un ko tu sagaidi no šiem diviem jauniešiem? Manuprāt, labu ēdienu. Manuprāt, uzvarēs Džeks ar garajiem matiem. Bet, protams, ir iespēja arī Ed Sheeranam vinēt. Kāpēc tieši tu izvēlējies Ed Sheeranu, lai raksturotu Kristiānu? Jo mēs viņu tā volejbolā saucam. Kāpēc? Kur varētu rasties tādi iesādi? Viņš ir Rišs. Tas diezgan pamatot. Labi, lūdzu, ieņemat jūs savas vietas pie galdiem. Tagad mēs aicinām pārējos žūrijas locekļus Kārli Baumani un Valteru Kārli, kuram uzvārds joprojām paliek noslēpumā. Sveiki. Paldies, ka ieradāties. Valter? Sveiki. Kā tu šeit nonāci? Es braucu uz koncertu. Es šodien uzzināju, ka ir konkurss, un es atbraucu pārēst. Super. Tu, Kārli? Kā šeit nonāca? Jā. Ar kvadriciklu. Izsmeļoši. Nu labi, Džek, es jums vairs tālāk nejautāšu, neko man neinteresē, kas jums interesē. Lūdzu, arī ieņem savas stacijas. Un šodien lieta būs sekojoša. Mēs žūrija vērtēs ēdienu gan pēc tā izskata, gan pēc garšas, un arī pēc tā, kādas aktivitātes spēs pasniegt mūsu šefpavāri, kamēr viņi gatavo ēdienu. Tāda, kamēr viņi sāk gatavoties, tāda, Rinaldi, tu mums labāk izstāstīji, ko tu šodien gatavos tieši. Kas būs ēdienkartē? Man vajag nazi. Jā, es negribu zināt. Viņš neteiks skaļi. Labi, aiziem prom. Nepatīkšu tā atmosfēra. Ēdienas jātaisa labā atmosfērā. Nejūtos galīgi labi. Nu, pastāst lūdzu. Tātad mans plāns, jā. Plāniņš ir pagatavot frīkartpilīšu. Tas tā kā būs šīvītim sāniņā, jā. Un aizmirst, kā sauc, tu zini, kā sauc to plāksnīti. Tortīlī. Tortīlīs plāksnīti, jā. Čik-čiriki. Tortīlīs plāksnītē mēs piepildīsim tur nagetiņus, bekoniņu, sieriņu, mērcītes, frī. Jā. Un dzirdēju, ka arī laikam būs saldējs. Būs saldējs, jā. Ko tu mums pasniedz saldēju? Cepta banāniņa ar saldējumu būs. Labi. Vai tev arī padomā jau kāds aktivitāts, jo šis bija tas, kas jums vēl netika paziņots? Jāsāk domāt, vēl neesi izdomājis. Man sāp galva. Un es nevaru padomāt šobrīd.
Sveiks. Tad es pēdēju, kā Rinaldam man interesē tagad tavu ēdienkarte. Man ēdienkarte nav vienkārši. Es esmu talantīgs šefs. Es gatavoju ēst jau gandrīz 18 daļu no savas dzīves. Un, jā, šodien ēdienkartē būs ķiploku rīsi ar zaļumiem, medus teriyaki vista pa virsmu rīsiem. Saldajā būs šokolādes braunīs ar karameļu uzlējumu. Paldies! Vai arī tu esi padomājis par kādām aktivitātēm, jo tas jums netika paziņots, bet tagad jāsāk domāt arī par to. Es esmu izveidojis priekšlaicīgi aktivitāti, kuras sauc pielīšana žūrijai. Es esmu nopircis un sagatavojis visu priekš mojito, un es taisīšu žūrijai un varbūt arī jums mojito. Operator, jūs arī vēlaties mojito? Jā. Labi, paldies. Super, un pagaidām tev izklausās tāda restorāniskā ēdienkarte, bet viņam izklausās tāda, ko ēdās ikdienā. Pieēsties, vai ne? Tieši tā. Skatīsimies, cik rāsni ir mūsu žūrijas locekļi. Jā. Paldies tev. Kā redzēt, es esmu, ja jūs paskatāties tur, jūs varat redzēt, ka man pie siltumnīcas sauk pipernētars. Es esmu tikko pārsteidzis brīnumu jauniešus ar svaigu dārzu mojito. Paldies. Kurš ir īstais mikrofons, bet, kā redzēt, viss ir gatavs. Rinaldo arī vēlēs. Jau! Paldies tev! Tiešām labi. Stāšanā tu esi arī. Uzliksim TikTokā un apakšā GTA Arī vakar vadītājiem. Viņiem neapnīk, pēc skatoties. Ir labi, stāšanā pluspunkti no manis. Vispār šie ir mikrofoni. Ja kas, es vēlos noraksturot šo dzērienu kā ļoti atsvaidzinošu, ļoti garšīgu. Un tagad esmu uzzināt jau no žūrijas, kāds viņiem ir. Kristap, sāksim ar tevi. Ko tu domā par šo dzērienu? Baudāms. Super. Edvard, ko domā par šo ēdienu? Manuprāt, labs. Nav vairāk komentāru. Šīks jau. Kārli? Ļoti garšīgs, ļoti salds. Man patīk tie ledus gabaliņi, kas iekšā tāda atvaisnoša. Piedod, jā, šajā karstajā dienā. Ļoti labi. Super. Es piekrītu visiem pārējiem. Apskartinoši. Super izskatās pagaidām, ka stāšanās gūst virsroku. Un šajā brīdī tika saprasts, ka žūrija garlaikojās, tāpēc viņiem mazs uzdevums. Tad šeit ir žūrija, es pasaucu viņus ārā, jo tagad būs slepnais uzdevums katram. Tāda jums, tagad pulkstenis ir 5 un 6 minūtes, jums līdz 5:30. Tev un Edvardam uzdevums kaut ko mēģināt mazliet tā bišķiņ sagandēt ir stāšanā ēdienā. Un tev Rinaldo ēdienā. Ja jūs, bet tā kā, nevis sagandēt tā, lai viņš ir negaršojams, bet tā, lai viņš sāk stresot kaut ko, nezinu, nogriežam uguni, kaut ko tādu. Ja jūs pieķer, tad jums būs jātaisa 10 pumpīši katram. Ja jūs nepieķer, jūs varēsiet izvēlēties jebkuru no citas žūrijas locekļa, jebkuru citu žūrijas locekli, kuram būs jāpumpēs 20 reizes. Tā kā lūdzu uz priekšu, jums ir laiks 24 minūtes. Ķeramies pie darba, bet tā sneaky. Evo, par šito arī bonus punktu tev. Jā, likt uz salmanu, uz tā pusi. Šito klipošana nav bonus punktu. Evo, davai uztaisam kaut kādu ātro iekšā editiņu, kā griežās kartupeļu riņķī, panākā klipo. Nāc šur. Varam redzēt, ka Edvards un, ja nemaldos, Valters jau ir veicis kaut ko. Pagaidām izskatās, ka šefpavāri to nav pamanījuši. Vai tu biji tas, kurš izgāza ar salmiņu? Dāmiņ, jā. Jā, un tagad tu arī mūc projām. Palicis tikai Kristaps. Tu esi jebratīs. Tu esi jebratīs. Kurš Rinaldo? Rinaldo, kurš? Pasaki, mums saka, nē. Mums pietiek, mums saka tikai vārdi, ne tiešām. Oi.
Ejam, sakojam. Ai, ak, viņš viens. Rinalds gatavs daudzīt kādu. What did you do? I turned off the stove. Pa to laikam ar Rinalds uzsmojas, Paipals pastrādājis. Un Edvards tiek pieķerts. Viss, slēdzam ārā. Nu, tāda Baumani, ko tu izdarīji? Kā mums likās, kad Stalšanām vajag tortiliju, un mēs paņēmām Rinalda ēdienu tortilijas. Lūdzu, bez lamvārdiem. Es atvainojos, mēs sapisām. Mums sajuka, neizdevās plāns, mēs palīdzējām pretinieku komandai, mēs esam zaudējuši, diemžēl. Kristap, ko tu paveici? Kamēr Rinalds dusmojās, prom bija, mēs izslēdzām viņam plīti ārā. Jā. Un es kā nedzirdēju, ka viņš jau būtu pamanījis, Edvard, ko tu izdarīji? Nozagu vistu. Nu, vismaz kaut ko. Bet tev pieķēra. Un? Es nozagu banānus. Tātad šī komanda paveica uzdevumu spīdoši. Sāksim ar jums diviem, ka jums ir katram jāuztais 10 pumpīši, lūdzu. Sākam. Lūdzu, 10 pumpīši. Nē, taisa. Bez lamu vārdiem. 1, 2, dziļāk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Viss pietiek. Nu tad kā? Šie abi bija mūsu uzvarētāji. Tātad, Kristapa, kam tu novēli 20 pumpīšu? Stalšanam. No žūrijas tikai. Stalšanam. No žūrijas. Baumanim. Un tu vēl ir? Man liekas tas pats. Baumani, lūdzu, tev vēl 40 pumpīši. Baumani, lūdzu. Baumani. Būs vēl iespējas. Aiziet. Aiziet. Viņš sāk uztraukties. 1, 2, 10. 20. Tagad viņš mēģina iepatikties kādām meitenēm. Mēs sarunājām, ka 20 pumpīšu gadā var uztaisīt 10 pievilcienus. 1. Man liekas, bišķi jāpalīdz. 4. 5. 7. 8. Un kur nu bez manas palīdzības? Un gādi. Malts. Paldies uz bēržiņkiem. Mikrofons rakam kājās, un lai būs pauzošs skaņi. Mēs atnešamies paradīšos meistarklasi, kā griezt papriku, jā? Vienam trekot otrā atgriežam. Vienkārši iekšā, čigā. Čuks. Es varu apvērt vaļā. Mierīgi, izņemt ārā visus to. Jā, čināt. Jums paliek tikai sēklas. Tā bišķiņ paliek, bet tas ir īsti vienalga. Un tagad sakriet mierīgi. Paldies! Tikai pieliks vietu. Pēc tam iet, kā rotē. Tāds mērķis vēlākumos redzes nāk. Kristiāna, tev sīpoli nepietrūkst? Nu pameklē, bišķiņ pastaigā apkārt, bišķiņ vairāk. Es tev teicu, Stalšana. Skaties, ko tie lopi dara. Kas tev Rinaldi ir? Nekas.
Rilnam pazudā viena tortilla. Ej, prom. Miskastējā. Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc jūs esat tādi stresaināki palikuši? Tāpēc, ka nav daudz laika un man ir daudz cilvēku. Kur ir mans M? Stalšānam ir pazuduši milti. Viņš nevar saprast, kas viņam ir pazudis. Milti! Bingo! Kur ir mani milti? Kur ir mans banānu maisiņš? Ew! Tur būs vienkārši skaņi jāizlēs, tur pat bīkstus nevar likt. Jau stālšānu, bļeģi. Es taču nezinu. Jezu. Nezinu, ko man darīt! Nebuļ pavāds. Kur ir mani milti? Es pisu ārā seņu. Tev ir sanitārs ēdiens, Rinalda. Mani p***. Kur arī ir kaut kas pazudis. Vērojam Rinalda ēdienu. Man ir vēl milti. Viss kārtībā. Es jokojos. Man nav, kur ir mani milti? Un apsies. Labi. Mēs pazūdam. Ko jūs darat? Kur ir mana? Kas? Dila. Dilla pazuda. Viena dilla aizgāja ciemos. Man prieks, ka tev ir tas koka galdiņš, Rinalda. Kas tad? Man prieks, ka tev ir tas koka galdiņš. Par tevi arī man prieks izstāšu. Atkal! Cik jūs ejat laikus? Jobanie ebreji! Vai čīgā, kas tu pizdo? Mēs akceptējam visus. Nē. Būs labi, vajadzēs. Kurš izslēdz? Es tev viņus izslēdz. Dīlē. Es iet tu vari ieslēt, man viņi nemaz nevajag. Stāšām lūdzu. Ko tu meklē, idiot? Kur ir sviests? Man liekas, ka te viss sāk nojūgties. Šefpavāri. Man vajag taisīt! Tu lubrakans! Lūdzu, flashback uz to, cik miermīlīgi viss bija sākumā. Kad šeit? Jā, tagad tev sāpēk, viss bija kārtībā. Varbūt nekas nav kārtībā. To mušu beidzot padzīst no sava ēdiena. Pasties savu roku. Svietu sāk tecēt. Sāc! Šefpavāri sākuši darboties komandā. Atkal esam atgriežušies pie vecās labās žūrijas ar jaunu... Pēc labu vārdiem, lūdzu. Iedosiet lūkums miltus. Es tev pasteicu, kur viņi ir kaut kur aiz krāsliem, ne? Aiz krāsli kaut kur. Jā. Es tam aiz krāsli. Mēs te izstāstījām. Tu biji diezgan Lūdzu, kraties projām. Paldies tev. Tātad šoreiz būs cits komandas. Būs šis jaunietis ar Kārli Baumani pret Paipalu un viņu. Tātad jūs, Paipalu ar Edvardu, cīnīties par Rinaldu. Jūs cīnīties par Stalšānu. Mēs noliksim tūlīt marķējumu. Un katrai komandai būs iespēja mest diskus. Tā komanda, kas no kopā uz komandu izmestajiem 10 diskiem visvairāk trāpīs iekšā grozā, uzvarēs. Un zaudētāja komanda savam šefpavāram būs zaudējuši 2 minūtes. Viņš nevarēs vairs neko darīt. Lūdzu, ejam cīnīties, vīri. Šī laita sakojuši, kur ir marķieris, kur ir šīs 2 komandas. Viss, kas viņiem jādara, ir jāpaņem disks no šejienes, un tajā gaiši sarkanajā jāņem un
jātrāp. Jebal. Tagad Baumanis, lai parāda. Nu, Baumanis sāc pirmais. Kopā 5 diski katram? Nu, katram 5 metieni, lai pirmā komanda sāk. Met! Tagad būs fast forward jākomanda. Un, protams, viņš netrāpa. Tagad bišķiņ būs ātrāk viss. Komanda Kristiāns dabūja 6. Tagad komanda Rinalds met. Un ar rezultātu 0-10 komanda Rinalds zaudē. Tātad komanda Stalšāns ir nopelnījusi savam varonim Stalšānam privātu virtuvi uz 2 minūtēm. Ejam paziņot šīs ziņas. Rinald! Tikko notika sacensība disku golfā. Komanda Stalšāns bija šīs jaunietis un šīs jaunietis. Viņi sameta 6 disku golfa tos diskiņus grozā. Komanda Rinalds bija Edvards ar Paipalu. Ja tu uzminēsi, cik viņi trāpīja? Cik bija metieni? 10 kopā. Uzminēsi, cik viņi trāpīja? Es jau pateiktu, jūs esat zaudējuši, bet ja tu uzminēsi, cik viņi trāpīja? 5 nepareizi. Viņi trāpīja 0, dārgais draugs. Tavs punishments uz šo ir 2 minūtes sēdēt krāslā un neko vienkārši nedarīt. Lūdzu, ieņemam vietu. Nē, vienkārši. Laiks ir beidzies. Rinaldi, sveicināts atpakaļ virtuvē. Esam skaistu vistiņu. Pagaidām visu ceņu. Silta vismaz. Tas jau ir plusiņš. Re, kur augstie nageti tiek sildīti. Splītiņas un jau likti uz šķīvīšiem. Ko tu teici? Panākuma atslēga? Šī ir mana panākuma atslēga. Tas ir cipaloku pulveris ar čili. To tu liksi uz ko? Uz kā? Visur! Arī uz vistiņas? Arī uz vistiņas. Parād kā liedz vistiņas. Es jau uzliku uz vistiņas. Jā, viņš tiks arī pilkt pie rīsiem. Aromāts. Kas man zvana? Turpinot runāt pa vistiņu, lūdzu, pagaidām. Nu, turpinot runāt pa tavu vistiņu. Pastāst pa viņu, parādi, pastāst pa vistiņu, lūdzu. Labi. Labi. Kas teica viss? Parādi mums noraksturo savu vistiņu. Ļoti labs fons. Man vajag vāciņu. Jā, nu kas, vista ir prom. Tātad. Mana vistiņa. Un atklāsme. Mana vistiņa ir... Kas te ir? Mana vistiņa noliku. Pazud galvenā ēdiena sastāvdaļa. Stalšāns skraida apkārt meklādams savu vistu. Tev būs tāds moēsls. Moēsls būs man. Tikmēr Rinalds sācis jau likt ēdienu uz šķīvi. Tu varētu paiet malā. Tu varētu papist malā. Rinaldi, pirms pasniedz ēdienu, ir vēl viena lieta. Katram no jums, var arī to atnākt Stalšānam katram no jums, ka jūs pasniedzat ēdienu. Tas bija Nē, es to apsolu. Katram no jums ir jāuzliek kāda dziesma, kas skanēs pasniegšanas brīdī. Tas arī tiks vērtēts. Nē. Tāda skaista, galanta mūzika. Un lūdzu, nes savu ēdienu. Entuziasms no visiem. Tātad, Rinaldi, lūdzu paskaidro,
žūrijas locekļiem, uz ko viņi skatās pašreizajā brīdī? Šobrīd viņi skatās uz frī kartupelīšiem ar frī kartupelīšu mērcīt pāri un nelielām piedaviņām. Tortīlijā atrodas bekoniņš, mērcīte, frī kartupelīši, nagetiņi, sieriņš. Un tas arī būtu viss. Super, nu tad ķeramies klāt. Žūrijas komiteja. Vērtējums jūs izsniegsiet pašās beigās. Tad, kad būs pasniegti visi ēdieni un visa programma būs veikta. Bet lūdzu pāris komentārus par to, ko jūs pašreiz ēdat, kā jums garšo, bet bez kādiem vērtējumiem. Manuprāt, ir izcili. Kas ir? Manuprāt, ir izcili. Ļoti garšīgi, jā? Jā, ir garšīgi. Pat lūdzu tādu bišķi sīkāk par noraksturu. Reku uz visiem jūs varat rināt. Teiksim tā, frī kartupeļi varētu būt labāki. Es esmu garšojis labākus. Visi ir izcili. Arī nav tik slikti, bet tieši tortīlija. Tur iekšā ir. Šeit jau pateicu, kas tur iekšā, bet ļoti garšīgi. Bet ļoti garšīgi, jā. Paldies. Super. Kristap? Nu, komentārs? Izsmeļoši. Kārli Bauman, lūdzu paņem mikrofonu. Pīss. Ēdiens tiešām ļoti labs. Ko man varbūt vēlējās vairāk ir kādu? Šim vakaram ļoti piemērots ēdiens. Ļoti labi. Var just, kā kartupeļi bija saldēti pirms ēšanas. Bet kopumā ir pieņemami. Kristiāns liek tos rīsus, bet, ne, ja runāšu godīgi, pie rīsa izskatās diezgan bēdīgi. Rīsi ir bēdīgi. Cerams, ka... Bet rīsi nav šī ēdiena atslēga. Tiešām ceru, ka Vista izglābs šo visu. Kristiāns arī pabeidzis savu ēdienu gatavošanu, bet sāksim ar to, ka tev ir jāuzliek dziesma. And I'm thinking loud. Un nākamais ēdiens. Protams, viens vēl rīt. Nu, un tagad? Your love is handed for somebody like me. Come on now, follow my lead. Un tagad lūdzu paskaidro. Nāc. Jāskaidro. Un tagad lūdzu paskaidro. Kristap lūdzu beidzējies. Pirms mēs ēdam, es jums gribēju pateikt. Ko viņa ir manas vecmāmiņas recepte. Mana vecmāmiņa ir no Ķīnas. Rīsus man viņa iemācīja taisīt, neiemācīja. Taču Vista, manuprāt, ir izdevusies. Un Vista ir mammas, omītes. Viņa ir no Ķīnas. No omītes? Ķīnā pārstrādā. Omīte Ķīnā pārstrādā. Vista ir Latvijā, bet recepte ir no Ķīnas. Omītes. Omīte arī no... Ko jūs smēties par manu omīti? Labi, pietiks, Kristiān, mēs sapratām, ka tu esi arī no Ķīnas radies. Lūdzu, ķeramies klāt, žūrī. Tātad redzam, ka visi pāduši izņemot Edvardu. Edvards vēl nav piebeidzis savu šķīvi. Edvard, kāpēc tā? Kādi komentāri par Kristiāna ēdienu? Manuprāt, tā bija ļoti labi. Izcili. Varbūt kaut kas nebija kā vajag, bet tā viss bija labi. Kristap. Rīsu kvalitāte nebija tā izcilākā, es teikšu. Kāpēc tev liekas, ka tā varētu būt? Kāds varētu būt iemesls? Konstitence bija tāda kā ķīniešu ēdiens. Ķīniešu ēdiens kā precēm no Ķīnas zemes kvalitātes. Rīsa atgādināja putru, bet tā kopumā bija ēdams. Superīgi, tas priecē. Bija ļoti labi. Vēlētos mazliet bikī sulīgāku mērcīti, bet kopumā viss man patika. Super. Jā, man patika. Varbūt bišķi pa karstu ēdiens. Vajadzēja nolikt uz palodzes, pie atvērtu logu bišķu. Bet tā... Klausies. Tā bija pieņemama. Super, gaidam saldo. Hands up, give me your heart, give me your heart.
Tātad sveiki, Rinaldi. Šoreiz būs bez dziesmas, bet redzam, ka tu jau esi paspējis pagatavot saldo ēdienu. Tad lūdzu, ņem šķīvis un nes mūsu žurijai. Tas ir behind the scenes vienkārši vajag. Parādā atkārt, kā izstās virtuvi. Nu, un Rinaldi lūdzu izskaidro šiem klientiem, kas tur ir. Šī ģimenes recepte, bet ne ķīniešu. Latvieši šī ir, jā. Un tur ir saldējumiņš, apcepts banāniņš ar cukuriņu un kanēlīti, jā. Dekoriņš, tas arī būs viss. Uz teiktu, ķeramies klāt? Ķeramies klāt. Aiziet. Tātad saldais tika nolocīts ātri un dikti un nepaspējām tā teikt pastāstīt par Rinalda saldo. Tu vari lūdzu beigt lamāties, tu mazais sušķi. Tu vari beigt lamāties, tu sušķi. Rinalda saldo! Viņa čaviņa. Kristap. Viņai parādīšu. Ko tu viņai rādījis, Kārli? Video. Ko tu viņai rādījis, Kārli? Koku tu savu rādīsi viņai? Kristap, lūdzu, pakomentēja Rinalda saldo. Ko tu darīsi? Aizvarat mutes. Labi. Mēs par brauniem tagad? Par Rinalda saldo es izturēt nevaru šito stulbo rēķi. Saldējums un banāni. Saldējums banāni ļoti labi. Varbūt dziest viņam pleciņu. Kolēģi, pie mani kolēģi. Nē, viņš nav pelnījis. Viņš, viss pietiek. Nu, vīri, redzu, ka pēc visiem šiem pārdzīvojumiem jūs esat sākuši strādāt komandā. To ir tiešām... Šeit mēs cukuru pielikt šitajam aparātam. Brauniem? Jā, tāpēc ir kilograms pudra cukuru virsū šobrīd. Bet jūs nesadalīsiet? When your legs don't work like they used to before. Un tagad pa vienam. Lūdzu pastāst, ko tu tur pasniedz. Pasniedzu šokolādes brauniju ar pudercukuru un Rinalda sirmā plūmēm. Nav šokolādes braunija, jo tajā braunijā ir tikai šokolāde bez cukuru, jā? Tur ir šokolāde, milti, olas un sviests. Un šiftiņas sāls. Ja jums likās, ka nevar kļūt sliktāk, var, jo viņš pievienoja sāli, pat ne cukuru. Šiftiņi. Baigi. Lai katrs tā cukuru. Jā. Tātad pēdējais ēdiens. Viņš pat nēdīja. Au, tu pīm. Es izturēju to cilvēku nevaru tiešām. Walter, lūdzu noraksturo šo pēdējo ēdienu. Ēdiens nav garšīgs, bet man ļoti patīk pasniegšanas stils un emocijas ap to, tāpēc es kaut kas var glābt šo ēdienu. Kā redzam, Edvardam laikam garšo. Viņš tik klopsē un klopsē. Nu, tātad skatītāji ieskatam. Šī tik apēst no visiem citiem, un šīs visa lielā desa ir... Enzo eiro no manis, ja tu apēdīs visu. Viņš teiks pa brīvu. Viņš ir tik... pagriezt. Es smilts labāk ēst. Ar dillēm. Pataupam kaut kādu tā kā mistiku, kurš uzvarēs, lūdzu. Teiksim tā, Edvardam garšo. Labi, super. Pasākums. Nevar beigties, protams, bez vēl kaut kādām nekārtībām, bet tomēr mēs esam nonākuši finiša taisnē. Tātad, žūrija ir apdomājusi, tā žūrija ir nogaršojusi visus ēdienus, ko ir piedāvājuši abi šefpavāri, un tagad viņi ir gatavi sniegt savu galvvērtējumu. Tātad mēs vērtējam 10 baļu sistēmā kopumā, ieskaitot prezentāciju atsevišķi, garšu atsevišķi, un tas, kā viņi uzvedās vai kā viņa aktivitātes veidoja, tas atsevišķi katrs 10 baļu sistēmā. Sāksim mēs ar Kristiānu Stalšānu un sāksim mēs ar Valteru un taviem rezultātiem. Un ja vari, tad arī mazus komentārus, kāpēc. Un dot pēc tam tālāk. Kas man bija ēdiens pirmais? Jā, pirmais sāksim ar... Ēdiens Stalšānam bija viss kopumā 4 no 10. Pirmais ēdiens nebija tik slikts, bet garšu otram ēdienam, teiksim tā, es nezinu, ko teikt. Ok, kas bija nākamais?
tā kā prezentācija? Prezentācija gan 9 no 10. Pēdējais ēdiens tika pasniegts ar klasi, ar nopietnību. Jā, un tad tās aktivitātes, kā viņš uzvedās? Aktivitātes nekas daudz nebija, bet nekas slikts nebija. 6 no 10. Tātad kopumā no Valtera, no iespējami 30 punktiem mēs esam sagrabinājuši 19 punktus. Pieņemsim. Nu. Kristap. Brīdī pazūd skaņa, un Kristaps noraksturo viņa prāt, kāds bija Kristiāna Stalšāna ēdiens. Un, ja nemaldos, iedot kaut kur ap 20 punktiem un tā tālāk, un Baumanis komentē fonā. Jā. Ēdienu garšošana bija ļoti labi. Manuprāt, garšoja 8. Jo Stalšānam kopumā 8 pa abiem ēdieniem kopā. Jā. Jā, mēs atceramies. Flashback ātri kā Edvards Rī. Man ļoti garšoja, es gribēju ēst. Prezentācija bija arī laba. Ļoti labi izskatījās, manuprāt, 10. 8. Un aktivitātes, jā. Aktivitātes 2. Nekas tāds nebija. Ko 20. Super. Katram... Cik kad? Iedomājies, mēs atstājam Baumani pēdējo, lai viņš sapratācija no Stalšāna puses man likās labāka, it īpaši ar viņa dziesmas izvēli. Tā kā es došu 8, kopā 18. Aktivitātes? Es teicu tikko. Kopā 18. Jā. Super. Tagad ķeramies pie Rinalda. Sāc tagad tu, Baumani. Tātad par Rinaldu. Otrais ēdiens. Pagaidzi, atvainojos. Tagad apkopējam, cik mēs dodam Stalšānam. Cik tev bija? 19. 41. 61. 79 kopā. Super, no iespējamiem 120 punktiem. Kristiāns izcīna 79. Tagad Rinalds. Tagad gan par Rinaldu. Tātad par ēdienu. Otrais ēdiens likās diezgan parasts. Tas tāds kaut ko es mājās taisīju. Tā kā, jā, tas ir ok, vienkārši tāds viduvējs. Par saldo. Saldējs bija tiešām ļoti labs, tas man tiešām ļoti patika. Un es došu tad par ēdienu 7 punktus. Par aktivitātēm. Neko neatceros no aktivitātēm, tā kā 0 punktu tur. Un par prezentāciju. Ļoti patika, Rinalds prezentēja. Tiešām tā uzstāšanās arī taisot ēdienu, ja viņš uzjautrināja 9 punktus, kopā 19. 7 plus 9, kopā 19. Pumpīši. Tātad Rinalds, manuprāt, ēdiens bija ļoti labi. Es liktu 9. Pa aktivitātēm es viņam liktu arī 2, jo nekas tāds baigi nenotika. Bija viss mūsu vakar vadītājiem jādomā. Un prezentācija bija ļoti laba. Arī laba. Es liktu 8. Aizvarat mutis. Paldies. Kopā tu viņam liec mazāk nekā Stalšānam, jā. Tas ir crazy, actually. Tu arī ielikt mazāk. Nē. Tu ielikt mazāk. Par prezentācijas teiktu 9, pa ēdienas teiktu 9, un pa aktivitātes mēs Rinalds nostu mušu. Jā, pareizi. Bet es nebiju tad iekšā, tāpēc es teiktu 5. Es teiktu 5, jā. Kopā 23. Tātad pirmais ēdiens pasniegtais un ļoti garšoja no Rinalda dotiem ēdieniem. Tāds tiešām pie sirds gāja. Saldais arī bija ļoti labs. Pēc ēdienas dod no 9. Tad par aktivitātēm man ļoti uzjautrināja Rinalda attieksme un viņa cīņa ar Eduardu. Tos var dot 7, teikšu. Un ēdiens, izstījās varbūt netik labi kā Kristiāna pasniegties ēdiens, bet garšu atspēkoja, tāpēc es teikšu 8. 24 punktus dod Rinaldam. Super. Rinaldam pa ēdienu es teiktu 9. Bija ļoti garšīgi, vienkārši bija garšīgi. Prezentācijā 7 un aktivitātēs arī 7.
Sanāk 23. Tad 23, 24, tas ir 40. Šajā brīdī mēs sākam rēķināt un apkopot katra pavāra iegūto punktu daudzumu. To mēs izdarām veiksmīgi. Un tad vakars ir noslēdzies, esam noskaidrojuši mūsu šīs dienas uzvarētāju. Tātad rezultāts. Vienam no jums bija 79 punkti, un otram, ja nemaldos, bija 86. Nu, kaut kas virs 80. Nu, ja godīgi, kopā varētu iegūt 120 punktus. Jūs ieguvāt zem 100, kas ir diezgan, kas parāda mūsu žūrijas skarbumu. Tātad es varu pateikt, ka Kārlim Baumanim labāk patika kopumā Kristiāna Stalšāna pagatavotais šī vakara ēdiens. Kristapam Paipalam bija Rinalda Sirmā, un gan Edvardam Krūmiņam, gan Valteram, kas arī beigās izšķīra šo visu, labāk patika. Tomēr, kas var likties šokējoši pēc visa tā, kas notika ar Brauniju, labāk patika. Rinalds Sirmā. Un Rinalds uzvarēja. Okay. Apsveicam. Sirione. Paldies jums par vakaru. Paldies, paskamies arī jauniešu mājai par aizdotajiem mikrofoniem un līdz nākamajai reizei. Šeit mēs novērojam garlaikotu žūriju. Labdien, skatītāji! Šodien mēs esam tā ir.